Sveicināti! Sveicināti! Prieks atkal būt kopā ar jums, un mēs turpinām lasīt vēstuli Ebrejiem. Mēs pagājušreiz runājām par telti, par mannu, par zīzli, derības plāksnēm, lūkojāmies to, kā vecā derība norāda uz Kristu. Un šodien sākam lasīt no 11. panta, Ebrejiem 9. nodaļa, 11. pants, līdz nodaļas beigām. Lūdzam Dievu, un tad es lūkšu Baibu lasīt. Jā. Dievs Tēvs, paldies par Tavu žēlastību, Kungs, paldies, ka varam tuvoties Tev. Paldies, Kristu, ka Tavs upuris ir tik liels, tik pietiekošs, tik spēcīgs, Kungs, ka tas der visiem cilvēkiem, visos laikos, visās tautās, visās vietās. Mēs, Dievs, kas nezaudē savu spēku, savu nozīmīgumu, Dievs, Tev pateicos, ka Tavu upuri dēļ mēs varam tuvoties Tev bez bailēm, Kungs. Es lūdzu, Svētais Gars, atlaid savu vārdu, maini mūsu sirdis un dzīves, pagodini savu vārdu, Kungs, lai Tavs vārds ir godināts, Dievs, Jēzus vārdā. Amen. 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 Varbūt, ja esi lasījis uz priekšu, tas noteikti palīdzēs, vai arī tas noteikti palīdzēja saprast labāk iepriekšējās nedēļas tēmu, jo man šķiet, ka šīs nākošās nodaļas tieši runā par Jēzu un atklāja to jauno derību un to žēlastību, ko mēs esam saņēmuši un kurā mēs dzīvojam. Un tad tā, mēs šovakar lasām no 9. nodaļas, no 11. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savām pašu asinīm, reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo, ja āžu un vēršu asinis un jaunas govis pelni apslukot sagānītos šķīstie miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā pats sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvei sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu, jo kur ir novēlējums, tur ir nepieciešami jāpierāda novēlētāja nāve, jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl dzīvs. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mūzes visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asinis ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams: šīs ir tās derības asinis, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī telti un visus rīkus kalpošanai viņš tāpat apslacīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Debesu lietu attēliem jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šis. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm, citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Un kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otrais redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Amen. Amen. Es lasot visus šos pāntus, domāju, ka mēs nepaņēmām pa daudz pa lielu to, bet mēs jebkurā brīdī varam arī apstāties, beigt un nākamreiz turpināt lasīt, jo šīs tēmas, tas runātais, ka šeit ir rakstīts, liels Kristus ir atnācis par nākamo labumu augsto priesteri. Mēs pagājušreiz lasījām, kad šeit teltī šim likumam, ko Mūzes saņēma, bija šī telts, kas bija jātaisa, un tur bija priesteri, kas nāca un upurēja. Un reiz gadā viņi varēja ieiet, augstais priesteris varēja ieiet visvētākajā vietā salīdzināšanas dienā. Viņš iegāja ar asinīm, protams, par saviem un tautas grēkiem. Un tas nevarēja padarīt pilnīgus. Un atkal tas nemainīja cilvēku. Ja? Tu
samaksu par grēku tu atnes, bet tas nemaina tavu sirdi. Jēzus labāk, pilnīgāk, ne rokām taisīt telti, ja? Upuris, kā augstais priesteris, pilnīgāks upuris, pilnīgāks priesteris. Viņa upuris maina mūs. Tā ir šī milzīgā būtiskā atšķirība, kad šie upuri atgādina grēku, šie upuri saka, tu nevari piepildīt to, tu nevari tā dzīvot. Jēzus upuris dod jaunu sirdi, jaunu dzīvi, viņš piedod, viņš izmaina, viņš saka, tu vari, Jēzus spēkā, tu vari, ja? Viņš savas asins ienes debesīs pie Dieva troņa. Ir šī doma, ka Jēzus mūs izpirka no Sātana, taisnība izpirka no Sātana, bet kam viņš samaksāja? Ne jau Sātanam viņš maksāja. Viņš nekas netika maksāts Sātanam. Dievs nekādus darījumus ar vēlnu neslēdz. Jēzus ienes savas asins Dieva troņa priekšā, jo Dieva taisnība, grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Jēzus ienes savas asins debesīs, Dieva troņa priekšā, ir samaksāts. Nevis kā mēs šeit lasījām, ja, visvētākajā vietā, kur bija šis manna un šīs te šķirsts, ja, kur stāv iekšā bija manna, zīles un plāksnes, bet viņš ienesa debesīs pie Tēva troņa debesīs. Un ir šīs āžu vēršu asins, ja, un gos pelnu, viņš šķīstīja miesu šķīstībā. Ja mēs lasām, tur bija kādas slimības un vēl kaut kas, tad vajadzēja apslasīt šo cilvēku, un tas bija kā upuris, ko nesa, ja, par grēkiem, par vainām, par lietām. Tad Kristus asins, viņš šķīstīja mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajiem Dievam. Mēs bijām miruši savos grēkos, tagad mēs esam dzīvi, mēs bijām necienīgi. Tagad Dievs Kristu, mēs teikam, darīt cienīgi, tuvoties un saņemt šo žēlastību. Ja? Lai kalpot dzīvajam Dievam, mēs darīti dzīvi. Amen. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Un tas ir tāds sākotnēji Dieva radītāji, tā, kas patiešām ir Dievs. Nezinu, kā var teikt, viņa noteikums. Es esmu dzirdējusi, ka cilvēki saka, tā kristietība ir tāda asiņaina, un tad mūsu dievi, un mēs kā tur pagāni dieviņi mums tur, un smēlās tur mūsu senči, tur tikai tur spēku un labo, un tad es domāju par to. Pirmkārt, man liekas, mēs lasām, tā ir vienīgā lieta, kāpēc mums tā kā vajadzētu izprast ebreju ticību un ebreju tautu, kurai Dievs atklājās, izredzēta tauta, kur dzīvais Dievs atklājās šai tautai un no paša sākuma ar viņiem slēdza derību. Un mēs, kā pagāni, man liekas, ka pat tad cilvēkiem bija vairāk bijības. Nezinu, tur pērkona priekšā, viss šīs dabas parādība priekšā bija bailes un bijības, bet šodien mēs stāvam kā tādi mazi dieviņi un mēs sakam, kāpēc Dievs tur tā, vai kāpēc Dievs šitā, un kāpēc tik asiņaini, un kāpēc Dievs ir radītājs, Dievs radīja radību, Dievs radīja cilvēku, Dievs zina, kā ar cilvēku slēgt attiecības, slēgt derību, kā viņš ir noteicis. Un man šķiet šī bijības trūkuma patiesās dzīvā Dieva priekšā. Man liekas, mums šodien pietrūkst bijības vairāk kā tiem pagāniem varbūt. Ja mēs lūkojamies, mēs domājam asiņaini, neasiņaini, ja mēs skatāmies laiku, kad Dievs dod šo veco derību, ja? Kad Dievs dod šos likumus par upuriem. Visi upuri beidzas līdz ar Jēzu Kristu. Jā. Kristū tie visi ir piepildīti. Līdz tam ir avis un āži, un kas dzīvnieki, kas mirst mūsu vietā. Bet, ja mēs lūkojamies to laiku, un tiem pašiem latviešiem ir upuralas. Ko nozīmē upuralas? Nozīmē kaut kas tika upurēts. Ja mēs lūkojamies uz Maju civilizāciju, tur atrodu tās altārus, kas ir vienkārši viņi ir ar milzīgu tādu saracējušu, sažuvušu asiņu kārtu, vienkārši tur milzīgi daudz šie upuri tika pienesti. Un viena lieta, ko Dievs saka, kas viņam ir negantība un ko pagānu tautas darīt, tā ir cilvēku upurēšana. Jā. Dievs saka, viņam tā ir negantība, viņš nekad to nav gribējis, prasījis un vēlējis un domājis. Ja?
Un arī kad mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ Dieva sods nāk par kādām tautām, ka viņi to dara. Ja mēs lūkojamies uz kristietību, Kristus, viņš sevi, viņš pabeidza visu to, viņš sevi. Un tas, kas ir šī upurēšana kārtība, tā ir tikai līdz konkrētam laikam, kad tas piepildās Jēzu Kristu. Ja? Bībele saka arī, ka viņš ir jaunās derības starpnieks, šī jaunā derība, un ka viņš ir sagādājis mums atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītiem pārkāpumiem. Citiem vārdiem, viņš ir piepildījis. Tas ir pilnīgs upuris. Ja mēs lasām, ka šie vecās derības upuri, viņi tikai bija kā, vienkārši tu izdarīji, samaksāji. Ja? Pat šodienas pasaulē skatoties, cilvēki vienmēr, viņi runā par karmas likumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu izdarīji kaut ko ļaunu, un tad tev atkal tas piemeklēs. Pārrakstīts, ka šī vai nākamajā dzīvē. Mēs lasījām tālāk, ka cilvēkam nolemts vienreiz mirt pēc tam tiesa. Ja? Bet Kristus to piepildīja. Viss ar Kristu beidzas tas. Jā. Man šķiet, ja no šodienas perspektīvas skatās uz kristietību kā uz kaut ko asiņainu, tad, man liekas, mēs vienkārši neko nezinām par laiku pirms kristietības. Mēs dzīvojam humanismā, par to nežēlību. Vispār no Kristus tikai sākās kaut kāda žēlastība, iežēlošanās. Kristus tikai mācīja palīdzēt es gribētu tā mazliet oponēt. jo jau vecajā derībā bija noteikti likumi. Likumi, kā parūpēties par vājāko, kā parūpēties par to, kam nav. Jā, bet tas bija jau ebreju tautai. Jā, ebreju tautai. Dieva likums. Dievs jau to iet. Tas, kas ir tāda žēlsirdība, kas citām tautām bija sveši. Ebreju tautai bija Dievs deva šo likumu. Tur bija uzšķērda grūtas sievas, iznīcināja pakāra citiem par biedu. Un tā jau arī bija. Kad vecajā derībā kā tur bija zobs pret zobu un ēts pret un tad Kristus ienesa pavisam citu likumu, žēlastības likumu, piedošanas, pazemības likumu. Sevi upurēdams. Ja? Tāpēc ar Bībeli saka, kad viņš mīra un tā derība stājās spēkā, bet viņš paldies Dievam. Mēs nesen svinējām Lieldienas, viņš mīra, bet viņš augšām cēlās. Ja? Un mēs lasām šeit, kad Mūzes ar asinīm apstiprināja šo derību, kad bija derība šī grāmata, bauslības grāmata. Mēs lasām, ka visur bija jāuzraksta asins virsū, kas bija upuri. Tieši tāpat arī Kristus, viņš izlēja savas asins. Bībele tā sauc par dārgām asinīm. Mēs runājam par Kristus asinīm, kāpēc mēs pieminam vispār Kristus asins un kā Kristus asins bija spēcīgs un ko tās atšķirās no visām citām asinīm. Tās ir vienīgās asins, ko Bībele sauc par dārgajām asinīm. Ja? Un kā Kristus asins ir spēcīgs salīdzināt mūs visus. Tādēļ, ja mēs lasām Bībelē, kad Kristus piedzimšana, Lūka, Matejs, Lūka Matejs runā par Kristus piedzimšanu. Ja? Tas notika tā, kad Svētais Gars nāca par Mariju. Ja? Viņa tap grūti no svētā gara. Jēzus mantoja savus asinis manto no tēva. Ja? Tad viņš mantoja to no savu debesu tēva. Tās bija svētas. Visu citu cilvēku asinis mēs mantojuši esam no tēva, un mēs varam aiziet apakaļ līdz Ādamam, mēs mantojam grēka ietekmētas, ja? Grēka cilvēcīgas. Jēzus ir svēts, mantots no debesu tēva, ja? Unikāls. Vienreizējs, un viņš izlēja savas, Dievs izlēja savas par mums visiem, un tās ir spēcīgas mūs salīdzināt ar Dievu. Ja, spēcīgs mūs salīdzināt ar Dievu. Un viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību. Bez asins izliešanas nav piedošanas. Tu nevari arī šodien saņemt piedošanu bez Jēzus Kristus upura. Ir neiespējami, jo Dieva taisnība paliek Dieva taisnība. Grēka alga ir nāve, ļoti skarbi vārdi, bet tie vārdi jau pašā Bībeles sākumā, ja tu mirdams mirsi. Un tas joprojām darbojās. Romiešiem 6.23. Grēka alga ir nāve, bet Dievam ir balva. Un šī balva ir Jēzu Kristu. Jēzus tādēļ izlēja savus, ir jābūt upurim par grēku. Šis Dieva princips joprojām darbojās. Un tāpēc, ka tu tici Dievam, tici, viss, kas tev ir nepieciešams, ir uzticēties viņam, ticēt uz viņu. Un tu iegūsi žēlastību, piedošanu un brīvību. Ja šīs abi nāžu asins, kā mēs pagājušajā runājām, ja viņus šķīstīja vienkārši, tā kā samaksa, viss tu nesaņem sodu, ja, bet tas nemaina tevi, tad Jēzus asins tās darbojas dziļi un pamatīgi, un tās šķīsta mūs no grēkiem.
Tās šķīsta mūs no grēkiem. Tās tiek iekšā dziļi. Ja? Reizēm ir tās reklāmas televīzijā par dažādiem tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļiem, ja? Un tur iespiežas dziļi iekšā. Ja? Tieši tāds, spiežas dziļi iekšā. Bībele saka dziļi iekšā. Tas dod mums jaunu sirdi līdz pašiem pamatiem. Tas izmaina mūsu pilnībā. Tas mums dod šo dievbērnības apziņu, jo ja Jēzus Kristus ir Dieva dēls un viņš no Dieva ir radies, tad caur Jēzus asinīm mums ir iespēja, caur Jēzu Kristu mēs kļūstam arī par Dieva bērniem. Dieva gars iemājo mūsos. Dieva gars mājā, amen. Amen. Un tas ir kaut kas completely. Pilnīgi savādāks, atšķirīgs. Tas ir pāri par cilvēcisko saprašanu, izskaidrošanu, tāpēc tas ir tik grūti. Bet tas ir tik, no otras puses, viegli iegūt šo pestīšanu ar sirds ticību un ar mutes liecību. Un, ja mēs lūkojamies par tādu saprašanu, izprašanu, mēs varam izpētīt un skatīties un skaidrot un teikt, un tu joprojām var grozīt galvu un teikt, līdz galam īsti nesaprot. Bet Bībelē ir teikt, mēs lasīsim tālāk Ebrejiem 11. nodaļu, tad teikt, ka ikvienam, kurš pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, arī atmaksā. Un ticība ir tāda interesanta lieta. Tad, kad tu notici un tu to dari, tu kļūsti pārliecināts. Ja? Tu vairs nedzīvo tādā ticībā, tu dzīvo skatīšanā. Un kā tas notiek ar ticību uz Jēzu? Tad, kad es noticēju, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, ir atmaksājis, teicu, Jēzu, tu vari piedot mans grēkus. Un tagad es vairs nedzīvoju ticībā, ka viņš ir. Es dzīvoju pārliecībā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš izmainīja manu dzīvi tajā momentā. Viņš piedeva manus grēkus, viņš šķīstīja mani, un tu vari man teikt, ko gribi, es zinu, es to piedzīvoju. Tas kļūst par manu piedzīvojumu, tas nav kaut kas vienkārši tur tad, tas kļūst par manu piedzīvojumu, manu dzīvi, un līdz ar to manu pārliecību. Jā, līdz ar to manu pārliecību. Un Jēzus, Bībele šeit arī saka, viņš neiegāja debesīs pie tēva ar svešām asinīm, viņš iegāja ar savām. Viņš ienes savas asinis. Ja? Un tādā veidā viņš iznīcina šo grēka varu. Grēkam vairs nav varas pār tevi. Ja visi šie iepriekšējie upuri, visas šīs lietas, un tas ir līdzīgi kaut kā varētu salīdzināt ar upuriem, ka cilvēks cenšas ar saviem spēkiem kļūt labāks. Viņš cenšas ar labiem darbiem, un cik tad ir pietiekoši labo darbu pie Dieva. Cik ir pietiekoši darīt kaut ko, lai tu būtu labs, un lai tu kvalificētos debesīm. Kurā brīdī tas pietiek, ja? Un tu nekad nevari būt drošs, kad ir pietiekoši izdarīts, ja? Bet Jēzus šis upuris ir pilnīgs un pietiekošs. Kad tu pieņem šo upuri, tas, ko Dievs, ko ir paredzējis, kad tu pieņem šo upuri, tad arī tevi labie darbi beidzas, varētu teikt tā. Tad viss, kas te ir jādara, tas ir piepildīts Jēzu Kristu. Un Bībeles, ka ne ar darbiem, man neviens nelaitos, bet no žēlastības. Tā ir Dieva dāvana, ko Dievs dod cilvēkam. Amen. Un, ja mēs domājam par Kristu, tad Dieva derību, un Dieva taisnību, un Dieva sodu, un Dieva žēlastību, tad jau, kad Dievs redz, ka Dievs radījis cilvēku, un tad, kad Dievs redz, ka cilvēks kļūst ļauna, un tad viņš saka, iznīcināšu cilvēks, tad viņš dod kādam vīram pavēli, dod pavēli, lai viņš ceļ šķirstu. Un ir derība, ka viņš slēdz ar viņš saka, staigās manā priekšā taisnes, uzcelšu, taisīšu šķirstu, es izglābšu tevi un tavus bērnus. Un mēs lasām Bībelē, kad patiesībā visiem tiem, kas apkārt, bija iespēja tikt šajā šķirstā. Ja viņi būtu klausījušies kurš 120 gadus cēla šo te šķirstu, ja? Tas šķirsts bija dots cilvēku glābšanai, bet viņi noraidīja to, un viņi neiegāja tajā šķirstā, iegāja tikai viņa sieva un viņa 3 dēli ar savām sievām. Viņi noraidīja, tādēļ viņi neiegāja, un tieši līdzīgi Kristus viņš ir dots, ka tu pieņem, tu ieeji, tu tiec glābts. Ja tu noraidi, nav cita ceļa, nav cita šķirsta.
Nav citas šķirsti. Mēs lasām par ūdens plūdiem, kas nāca par pasauli, kad Dievs sadarīja zemes dzīves un lietas sāka līt, un nāca šis tiesa, nāca šis sods. Un arī šeit Bībele saka, ja, ka cilvēkiem nolemts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Nav 7 iespējas atgriezīšos atpakaļ atkal uz riņķi. Vienreiz piedzimsti, vienreiz mirsti, un tad ir tiesa. Viss. Nav kaut kāda šķīstītāva pēc 40 dienām. Bībele neko nerunā par to, absolūti nerunā par to, nesaka neko. Nav iespējas, ka tu vienkārši ir šī zemes dzīve, kurā tev ir dot ticību uz Kristu, un tad, kad tu tici uz Kristu, Bībele saka, tu ieeji. Ja es teicu šodien ļaundariem pie krusta, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tā ir milzīga žēlastība un atbildība, ko Dievs dod cilvēkam. Viņš neņem neko ar varu, velns ņem ar varu. Dievs prasa tavu gribu un tavu lēmumu. Viņš neņem ar varu. Viņš neņems arī pēc tam ar varu. Šodien šitadī dzīvē negribēja, tad pēc tam kāds par tevi tur izlūksies. Nē, tā nenotiek. Šodien tā nenotiek. Tava, mana. Brīva griba. Kas piesaugs, tiks izglābts. Ja? Lai ik viens, kas tic, ja? Bībele saka, kas tic un top kristīts, tas taps svēts. Nevis, ka tu par kādu kristies, vēl, ka tas nav Bībele, tas nav Dievvvārds. Dievvārds ir tu ar savu sirds ticību, tu ar savu mutes liecību. Ja? Un Bībele saka, tiesa, ko tas nozīmē? Tiesa, tas nozīmē, lai būtu tiesa, ir jābūt likumam. Ir jābūt likumam, ir jābūt soģim, ir jābūt kaut konkrētai lietai. Mēs redzam to zemes. Ja nav likuma, tad nav par ko tiesāt. Likums ir Dieva vārds. Tāpēc Bībele saka, un es pagājušajā uzsvēru un teicu to, viss Dieva vārds ir vajadzīgs, nozīmīgs. Jo Bībele saka, viņam mēs dosim norēķinu, pēc viņa mēs tiksim tiesāti. Tas ir Dieva standarts, kuru Kristus upuris, Dieva gars mūsos dara mūs spējīgus dzīvot pēc šī Dieva standarta. Un mums ir vajadzīga pestīšana, mums ir vajadzīga žēlastība, mums ir vajadzīga piedošana, tad arī mums ir dots Kristus. Mēs nākam pie viņa. Ja? Un šeit mēs lasām arī Kristus vienreiz upurēts daudz cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka. Neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Neatkarīgi no tā, Kristus nāks atkal. Ja viņš nāks uz šo pasauli, Bībeles, ka viņš nāks, lai valdītu. Ja mēs lūkojamies, ka laiku ir rakstīts, ka laiku beigās, ja, laiku galā viņš ir parādījies no Jēzus Kristus. Iesākas šis laiks, ko sauc par pēdējo laiku. Pēdējais ir tajā nozīmē, ka nebūs vairs citas derības, nebūs vēl jaunākas, nebūs vēl mazliet. Un interesanti Bībele saka par laiku, kurā mēs dzīvojam, kad vēstulēs ir teicis, ka laiks tiek saīsināts, lai izredzētos izglābt. No otras puses Pēters raksta, ka Dievs ir pacietīgs vēl. Ja? Tad gan mēs arī varam pasteidzināt kādā veidā sludinot evaņģēliju. Nesot vēstu par Kristu. Ja? Jo gals nāk ne tāpēc, ka ļaunums vairojās, bet gals pienāk tajā brīdī, kad evaņģēlijs ir pasludināts visām tautām. Ja? Tādā veidā sludinot Kristu, mēs arī pasteidzinām Kristus atnākšanas dienu. Un tas nav tikai, nesludināsim, lai Dievs mums ir atbildības sludināt. Un Dievs pacels un atradīs citus, un mēs būsim atbildīgi Dievam par to, kā mēs esam darījuši un pildījuši to savu daļu, kur Dievs mūs ir ielicis iekšā. Amen. Nezinu, man kāds cilvēks jautāja, kas ir laulība? Un, lai atbildētu uz šo jautājumu, vispirms ir Dievs. Izņemt Dievu no laulības, un tam nav nekāda pamata. Kāpēc ir ģimene? Kāpēc tu esi tas, kas tu esi? Kāpēc ir kādi likumi, likumi pēc kā mēs dzīvojam? Kur ir taisnība, kur nē? Kur godīgums, kur nē? Kāpēc tā var, šādi nevar? Izņem no tā visa Dievu, un var visādi. Viss norāda uz Dievu. Viss norāda uz Dievu, un bez Dieva ir sajukums un juceklis. Un šodienas pasaules turieni ir iet un gribēdam atrast kaut ko pamatīgu, bet bez Dieva tā sajūg pavisam. Izņem Dievu no laulības ārā un nav tam nekāda pamata. Dievs to ir radījis. Un Dievs ir radījis visu, un arī visus likumus. Un viņš tos ir darījis labus, priekš cilvēcis labus un pilnīgus, lai mēs dzīvotu drošībā.
drošībā. Un viss norāda uz Dievu, vispirms uz Dievu, un pēc tam mēs varam izprast pārējās lietas. Atzīsti Dievu. Dievs nav kaut kur vienkārši satelīts. Dievs ir pats centrs, pati jēga, piepildījums. Viņš ir tas, ap ko viss grozas, kas visu radījis un visu arī satur. Pasaule ir bez mīlestības, patiesas mīlestības, ja tur nav Dieva. Tā ir bez patiesas taisnības, ja tur nav Dieva. Kristus piepildīja Dieva taisnību. Kristus atklāja Dieva mīlestību. Un tu vari piedzīvot to, tuvojoties viņam. Tu vari piedzīvot, dzīvot tajā ikdienas, uzticoties viņam. Un zini, kad Bībele saka, cilvēkam nolemts vienreiz mirt un pēc tam tiesa. Un tu stāvēsi Dieva troņa priekšā. Bībele saka, ik viens sevis locīsies, ik viena mēle atzīs, ka viņš ir kungs. Mēs visi stāvēsim Dieva troņa priekšā. Mēs visi lūkosimies, redzēsim viņu. Bībele saka, pat tie, kas viņu dūruši, redzēs viņu. Jo Bībele saka, ka Dieva priekšā viss ir dzīve, kad ir mirušo uzcelšana no nāves. Un ir svarīgi, kā tu lūkojies. Šis pilnīgais, šī labākā darība, šis pilnīgais upuris. Ja mēs lūkojamies ar veco darību, Dievs deva likumu, cilvēks nespēja to piepildīt, visu kļuva vainīgi. Dievs nevis vienkārši noslaucīja cilvēks atkal no zemes virsmas. Nē, viņš nāca pats. Viņš atklāja savu mīlestību, viņš piepildīja to pie krusta, lai tu dzīvot ar viņu. Tikai šeit, bet arī mūžībā. Kristus nav viņš nav labais skolotājs, viens no daudziem. Viņš ir glābējs. Tas, kas tevi tur važās, tumsā, nesaprašanā, tas ir šīs pasaules grēks. Tāpēc, ja tu apzinies grēku, tad tev ir glābējs. Ir glābējs, un viens ir glābējs. Dieva dēls ir glābējs, Jēzus Kristus, un nav cita ceļa pie Dieva, un nav citas patiesības. Viņa vārds ir patiesība, viņa asinis šķīst un mazgā. Viņš ir upuris par grēku. Kā tur bija teikts, mēs šodien lasījām, bez asins izliešanas nav piedošanas. Piedošana ir vienīgi Jēzus Kristus asinīs. Amen. Amen. Lūksim kopā. Labi. Debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu dāvanu, ko Tu mums esi devis. Es pateicos par Tavu dēlu, kurš sūtīja pasaulē, Kungs, ka Tu devis savu dēlu. Lai viens, kas viņam tic, nepazūs, bet iemantot mūžīgu dzīvību, Kungs. Es pateicos, Jēzus, ka Tu nāc, Kungs, kā augstais priesteris, Kungs, ka Tu atnāc ar savām asinīm. Tu izlēji tās pie Golgātas krusta, nomiri mūsu dēļ, Tu nomiri mūsu vietā, Tu nomiri manā vietā, Kungs. Dievs, Tu samaksāji Jēzu par manu dzīvi, Kungs, par maniem grēkiem, Tu pienesi šo pilnīgu upuri, Kungs. Es Tev pateicos, Jēzus, ka Tavs upuris ir spēcīgs, šķīstīt un tīrīt tik vienu, kurš nāk pie Tevis, Kungs, šodien. Tu kā Dieva dēls nomiri, Tu, Kungs, Jēzu, Dievs, Tev pateicos par šo brīvību, kas ir no grēka Tevī, mans Dievs. Par šo mieru, kas ir Tevī, Kungs. Un es lūdzu šodien, Dievs, lai viens, kas klausās, lai viņš iegūst šo brīvību, lai viņš dzīvo šajā brīvībā, Dievs, lai viņš paliek tajā, Kungs, lai viņš nāk Tava troņa priekšā, Kungs, ka viņš var gaidīt Tevi, Tavu atnākšanu, zinot, ka Tu nāc, Kungs, kā glābējs, kā pestītājs, kā Kungs un ķēniņš, lai valdītu, Kungs, kopā ar saviem svētajiem, Tēvs. Es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu rūpējies ne tikai par to, lai mēs būtu brīvi no grēka, Kungs, kas ir lielākais un pārākais par visu, Kungs. Bet es Tev pateicos, ka Tu ņēmi sodu uz sevi, mans Dievs. No Tavām brūcēm mēs esam dziedināti, Kungs. Es Tev pateicos par dziedināšanu, Jēzus vārdā, par dziedināšanu, Kungs, aiziet sāpes. Un Dievs Jēzus vārdā, viss Dievs arī. Es Tev pateicos arī emocionālās, viss skaits un vainas Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Jēzus vārdā, mans Kungs. Jēzus ir miera ķēniņš. Miera ķēniņš. Tu vari nākt pie viņa, tu vari tuvoties viņam. Viņš ir miera ķēniņš. Viņš ienāk tevī ar mieru. Un kad viņš valda, ir miers. Jēzus vārdā. Amen. Tu klausījies un skatījies, un tas svētī tevi, padalies ar citiem. Seko mūsu draudzes mājaslapai, Facebookā un arī YouTube kanālā, Instagramā. Padalies ar to, tādā veidā izplatot evaņģēliju, palīdzot evaņģēlijam nonākt arī pie citiem cilvēkiem. Un, ja tev ir iespējams, svētdienā, 4 pēcpusdienā, Unijas 99, katru svētdienu, priecāsimies tev redzēt, draudzē. Ja tev nav iespējams, ir tiešraidi arī no draudzes dievkalpojumiem.
Un 31. maijs, 1.2. jūnijas tiekamies Ķīpsalā uz dievkalpojumiem no mīnus uz plusu. Oda lidots nozīmē, ka nāk vasara, nozīmē, ka nāk dievkalpojumi no mīnus uz plusu. Amen. Lai kungs tevi svētī. Amen, lai Dievs svētī.